Lūkas evaņģēlijas 14. nodaļa. Notika, ka Jēzus sabatā bija ieradies uz mielastu kādā ievērojama farizēja namā, un tie viņu novēroja. Un lūk, tur bija kāds ūdenssedzīgs cilvēks viņa priekšā. Un Jēzus vārdu ņēmis griezās pie bauslības mācītājiem un farizējiem ar jautājumu: vai ir atļauts sabatā dziedināt vai nē, bet tie klusēja. Tad viņš to ņēmis, dziedināja un atlaida. Bet tiem viņš teica: kurš no jums, ja viņa dēls vai vērsis sabatā dienā iekritīs akā, to tūlīt neizvilks? Un tie nekā uz to nespēja atbildēt. Bet nomanīdami, ka viesi sev izmeklēja pirmās vietas, viņš tiem stāstīja līdzību sacīdams: ja tev kāds aicina kāzās, nesēdies pirmajā vietā, ka neierodas kāds, kas par tevi cienīgāks, kas arī aicināts, un ka tas, kas tevi un viņu aicinājis, nesaka tev, dod tam vietu, un tev ar kaunu nav jāieņem pēdējā vieta. Bet ja tu esi aicināts, tad nogājis, apsēdies pēdējā vietā. Lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis, varētu sacīt: draugs, virzies uz augšu. Tad tu būsi pagodināts visu citu viesu priekšā. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots. Bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Arī uz nama tēvu, kas viņu bija aicinājis, viņš sacīja: kad tu taisi azaidi vai vakariņas, tad neaicini savus draugus, savus brāļus vai radus vai bagātus kaimiņus, ka tie atkal tevi neaicinātu, un tu nebūtu to darījis atmaksas dēļ. Bet, kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kroplus, tizlus un aklus. Un tu būsi svētīgs, jo viņiem nav ar ko atmaksāt. Jo tev būs atmaksa, kad taisnie celsies augšām. Kāds no galda viesiem to dzirdēdams sacīja: svētīgs, kas ēdis maizi Dieva valstībā. Un viņš sacīja tam: kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu, un viņš sūtīja savu kalpu ap mielasta stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem: nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņiem sacīja: es esmu tīruma pircis, un man jāiet apskatīt, lūdzu, aizbildini mani. Otrs sacīja: es esmu 5 jūgas vēšu pircis, un eju to aplūkot, lūdzu, aizbildini mani. Trešais teica: es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Kalps pārnācis to atsacīja savam kungam, tad nama tēvs tapa dusmīgs un pavēlēja kalpam izeist teikšu uz pilsētas ielām un gatvēm un ved šurp nabagus, kroplus, aklus un tizlus. Un kalps sacīja: kungs, ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam: ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns. Amen. Jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mielastu. Bet daudz ļaudis gāja viņam līdzi, un apgriezdamies viņš tiem sacīja: ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu, māti, sievu vai bērnus, brāļus un māsas, un pat savu paša dzīvību, tas nevar būt mans māceklis.
Kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Jo kurš būtu jūsu starpā, kas gribētu celt torni un pa priekšu neapsēstos, lai aprēķinātu izdevumus, vai viņam pietiks līdzekļu darba izvešanai. Un vēlāk, kad viņš jau ir licis pamatu un nevar to pabeigt, visi, kas to redz, nesākt zoboties par viņu. Sacīdams, šis cilvēks iesāka gan celt, bet nevarēja darbu izvest līdz galam. Sacīdams, šis cilvēks iesāka gan celt, bet nevarēja darbu izvest līdz galam. Vai arī kurš ķēniņš, kas grib iet karot pret otru ķēniņu, pa priekšu neapsēdīsies, lai apspriestu, vai viņš ar saviem 10 000 varēs stāties pretī tam, kas nāk virsū ar 12 000. Un ja ne, viņš, kamēr tas vēl ir tālu, sūtīs vēstnesi, lai lūgtu mieru. Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Sāls gan ir laba lieta, bet kad pats sāls maitājas, ar ko tad atkal varēsi uzlabot? Tātad vairs nedara pat ne zemē, ne mēsliem, to ārā metams, tad tā ārā metama, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Labrīt, mīļie! Lai Dievs bagātīgi svētī katru, kas pievienojās šajā rīta stundā. Paldies, ka esat kopā ar mani. Lai Dievs bagātīgi svētī, iepriecina jūs šajā rīta stundā. Un palūksim Dievu, un tad es arī dalīšos par to, kas man personīgi uzrunāja. Debes Tēvs, es pateicos Tev par šo brīnišķīgo rīta stundu. Es pateicos Tev, Kungs, par dzīvības gaismu, ko Tu esi ielicis manā sirdī, un ka Tu esi mana dzīvības gaisma, ka Tu esi Jēzus Kristu, mana dzīvības gaisma. Un es ļoti lūdzu, Jēzus, lai es vienmēr esmu dedzīgs garā, gatavs kalpot tam kungam. Ka esmu vienmēr dedzīgs iziet ar raidījumiem, lūgt Dievu, kungs Jēzu, un lūgt par cilvēkiem, lasīt Bībeli, dalīties ar Dievu vārdu, ka vienmēr manas sirds deg priekš Tevis, Kristu, priekš Tevis, Jēzu. Un es pateicos Tev, Jēzus Kristu, kad es tiešām neceļos no rīta vai neešais raidījumos, lai meklētu cilvēku atzinību, bet es meklēju atzinību no Dieva, no vienīgā patiesā Dieva, no Jēzus Kristus, no svētā gara. Un, kungs, Jēzus, Tu esi tas, kas man darīja laimīgu, Dievs. Šī pasaule man nespēja darīt laimīgu. Šī pasaule nespēja nevienu cilvēku darīt laimīgu. Bet vienīgais, kas šī pasaulē var darīt laimīgu, esi Tu, Jēzus Kristu. Paldies Tev, svētais gars. Paldies Tev, svētais gars, ka mēs varam piedzīvot Kristus tuvumu, Kristus klātbūtni, Kristus mīlestību. Un, Jēzu, piedod arī mūsu grēkus, kungs, šķīstī mūs, mazgā mūs, tīri mūs ar savām svētajām asinīm. Dari mūs katru bez krunkas, bez traipa un bez kādas vainas, Jēzu. Dari mūs tīrus, šķīstus, svētus, kungs, tīrus traukus Tavam godam un Tavai slavai. Es to lūdzu varenajā, nāceriešu, Jēzus Kristus vārdā. Apžēlojies, kungs, par šo rītu. Apžēlojies par katru cilvēku. Parādi savu žēlstību, pagodini savu vārdu, kungs, ka mēs varam baudīt šajā rītā Tavu žēlstību, Jēzu. Ka mēs varam baudīt šajā rītā Tavu brīnišķīgo žēlstību Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Slava Jēzum. Paldies Tev, svētais gars. Paldies Tev, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Un es pateicos, ka Tu katru cilvēku šajā rītā uzrunās viņu sirdis,
un ka viņi baudīs tavu tuvumu, tavu klātbūtni, tavu mīlestību, un baudīs, ka tas kungs ir labs, ka Jēzus ir labs, ka debes tēvs ir labs, ka svētais gars ir labs, un ka visi ienaidnieka plāni, ka visi ienaidnieka darbi tiek iznīcināti Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Un lūdzos tavu apsardzību, Dievs, par manu ģimeni, par maniem bērniem. Jēzus, lai tiešām ir tava apsardzība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Jā, mums Anglijā ir augsti, un es nezinu, Latvijā ir augsti, un arī ziemā ir augsti, bet tas augstums ir patīkams. Te viņš ir vienkārši tāds mitrs augsts. It sevišķi Skotijā, kad dzīvoja vispār, tas augstums gāja cauri kauliem. Viņš tāds mitrs, es nevaru izteikt, vienkārši nav patīkams. Latvijā man patika ziemas, man patika ziema un viss, kas saistīts ar ziemu, jā. Bet šeit ir vienkārši nepanesams augstums, un plus vēl darbā ļoti augsti, jā, tur nav nekāds apkurs, vienkārši angārā strādāju. Zobs uz zoba nestāv, ja mājās meklēju siltumu, atbrauc ilgi sildos. Tā, diezgan augsti, bet es ticu šajā rītā Dievs mūs sasildīs, Jēzus Kristus mūs sasildīs šajā rītā, katru no mums. Un jā, mēs baudīsim tiešām Dieva žēlstību un labestību. Un jā, es esmu sagatavojis galvenās domas, galvenos soļus, domas vai soļus, kā mēs varam piepildīt Dieva vārdu savā dzīvē. Lūkas evaņģēlija 14. nodaļu, ko izlasījām, kā mēs to varam pielietot ikdienā. Un pirmais solis, varat arī pierakstīt, protams, proti priecāšos. Viens, ka mēs klausamies, otrs, ka pierakstam, varam pārdomāt. Protams, jūs varat vēl skatīties atkārtojumā raidījumu. Protams, arī ļoti jūs lūdzu arī uzlikt, ka jums patīk šis video, jums patiešām patīk, tad uzspiediet. Ka jums patīk, uzlieciet sirsniņu. Arī es parasti lieku sirsniņas, jā. Nekas personīgi, vienkārši manā dzīvē ir mīlestība, jā. Manā sirdī ir mīlestība pret cilvēkiem, tāpēc es tikai uzlieku, ka man patīk, bet kad es mīlu cilvēkus, un es gribu mīlēt cilvēkus, jo Bībelē arī rakstīts, augstākais balss ir mīlēt Dievu no visas sirds, no visas spēka, no visu savu prātu un savu tuvāko kā sev pašu. Amen. Ja tu mīli pats sevi, mīli arī cilvēkus. Amen. Un pirmais solis – dzīvo ar līdzcietību un esi gatavs kalpot jebkurā situācijā. Dzīvo ar līdzcietību un esi gatavs kalpot jebkurā situācijā. Vai tu dzīvo ar līdzcietību, vai tu spēj līdzi just cilvēkiem? Dzīvo ar līdzcietību. Tātad Jēzus dziedina slimnieku, sabatā. Un tiešām viņš parāda, ka cilvēku vajadzības ir svarīgāks par reliģiskiem noteikumiem. Jā. Esmu par to ļoti daudz arī, teiksim tā, mēs ejam cauri evaņģēlijiem, daudz, kas ir atkārtojās, jā, un es nevaru paslāt neko jaunu, jā, es paslunu to, kas ir Bībelē rakstīts, un man ar to pietiek. Es ar šiem atklāsmēm dzīvoju, un tāpēc man nevajag neko jaunu vai kādā jaunu atklāsmu. Vienkārši esmu priecīgs lasīt Bībeli un pārdomāt, un es to varu darīt katru dienu. Un es ticu, ka arī tavā dzīvē vienkārši tu vari lasīt un lasīt un lasīt un lasīt, vienkārši pārdomāt, un tas tev dod prieku tavā dzīvē. Un lasīt Dievu vārdu. Es domāju, tā praktiskā pielietošana tāda, esi līdzjūtīgs un gatavs palīdzēt citiem. Vai tu esi līdzjūtīgs? Vai tu esi gatavs, brāl un māsa, palīdzēt citiem? Pat ja tas prasa pārkāpt ierastās normas vai grafiku. Jā. Ja es teicu, aizliedz pats sevi, ņem savu krustu, sako man līdzi, amen. Pat ja tas prasa pārkāpt ierastās normas vai grafiku. Un kā es vienmēr arī raidījumā dalījos, jā, es vakarā neizgāju tiešraidā, jo ļoti noguris biju, un man tas darbs vienkārši nogurdināja, bet no rīta es esmu svaigs, ja? Un atspirdzis, un no rīta var iziet tiešraidē. Bet es kā arī dalījos, kad es vienmēr lūdzu Dievam palīdzību, tāpēc arī šie raidījumi vijās caur Dievu palīdzību. Es arī jūs aicinu lūgt Dievam palīdzību visā.
Un lūdzu svētajam garam tiešām gudrību, lūdzu svētajam garam, svētais gars dod man gudrību un spēku rīkoties ar mīlestību, kad es redzu kādu vajadzību vai ciešanas. Amen, vai tu lūgsi šajā dienā, vai tu lūgsi katru dienu svētajam garam gudrību un spēku ikdienā, ka tu tiešām vari rīkoties ar mīlestību, ka tu vari rīkoties ar mīlestību, ka tu vari rīkoties ar mīlestību, un tiešām, kad tu redz kādu vajadzību un ciešanas, ka tu esi gatavs šim cilvēkam palīdzēt. Šorīt arī silts saģērbis. Vienkārši, jā, nevar panest augstumā. Otrais solis – izturies pazemīgi un necenties izcelt sevi. Rīkojies pazemīgi un necenties izcelt sevi. Man šķiet, ka arī es neesmu tāds cilvēks, man arī nav ko sevi izcelt, jā. Es nezinu, ar ko es varētu sevi izcelt, tāpēc Jēzus par viesību goda vietā. Tad Jēzus runā par viesībām un par goda vietām, jā, kāzās. Šeit Jēzus runāja, kad aicina kāzās, nesēdies pirmajā vietā, jā. Lai neatnāk kāds, kas par tevi, kad jūs abi esat aicināti un varbūt tur ir kāds svarīgāks viesis, kas atsēdīsies, ja tieši gribēs atsēsties tur, kur tu sēdi. Ja. Tāpēc, ja es aicinu apsēdies pēdējā vietā, un tad, ja es varu aicināt tev atsēsties tajā goda vietā, un tu būsi tā kā pagodināts citu brāļu vai māsu priekšā. Tad, ja es mācu, ka pazemība tiek paaugstināta. Tad, ja es mācu, ka ja tu būsi pazemīgs, tad tu tiks paaugstināts, bet lepnība noved pie pazemināšanas. Jā. Ja tu būsi lepns, tad agri vai vēlu tu tiksi tā kā pazemināts. Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana tāda, ka ikdienā pieņem pazemības ceļu. Amen, vai tu pieņem pazemības ceļu? Vai tu gatavs pazemīgi staigāt tā kunga ceļos un izvairies no vēlmēm izcelties vai iegūt kādu godu sev? Jā, izvairies no tā, vai tu kaut kā gribi izcelties, vai gribi sev parādīt tur garīgāku vai tā tālāk. Vienkārši izvairies no šīm lietām. Un lūdzu svētajam garam palīdzību, ka es jūs aicinu, kad jūs nesakat šodien, es te varu, es tagad būšu pazemīgs, es te vēl kaut ko izdarīšu, jā, es neizcelšos, es būšu šitāds un tāds, bet lūdzu svētajam garam palīdzību. Lai tiešām tava sirds būtu tīra un brīva, lūdzu svētajam palīdzību, lūdzu Jēzum Kristum palīdzību, ka tava sirds ir tīra un brīva, ka tava sirds ir tīra un brīva no lepnības, un lai tu dzīvo tiešām ka tu pagodini Dievu, ka tu dzīvo, lai pagodinātu Dievu, nevis meklējot cilvēku atzinību. Ka tu nemeklē cilvēku atzinību. Protams, reizēm es redzu tā, ka kaut ko sludina, un tad kāds varbūt sludina, ka viņš ir sapratis kaut ko vairāk, un viņš ir gudrāks, un Dievs uz viņu ir vairāk runājis, un tā tālāk. Bet katrs skaidro tā, kā Dievs ir atklājis, arī es skaidroju, varbūt kāds kaut ko vairāk sapratis, un tāpēc skaidro labāk. Bet es vienkārši dalos to, kas ir manā sirdī katru rītu, un es ticu, ka jūs esat svētīti. 3. solis – dari labu tiem, kas nevar tev atmaksāt. Dari labu cilvēkiem, kas tev nevar nekādā veidā atmaksāt atpakaļ. Un Jēzus par viesību ielūgumiem, kāzu ielūgumiem. Viņš mudina aicināt tos, kas nevar atlīdzināt, jo Dievs svētī šādu dāsnumu. Ja? Ja es arī saku, tu taisi viesības, tad neaicini savus draugus, radus, bet aicini kropus, aklus un tīzlus. Un Dievs tev atmaksās tad, kad mirušie celsies augšā. Tad Dievs tev atalgos. Un es zinu, ka tāds Dieva vīrs Smits Viglsvorts, viņš arī to realizēja savā dzīvē. Viņš taisīja pusdienas, un viņš aicināja uz šīm pusdienām, tad pagatavoja ēdienu, aicināja kropus, aklus un tīzlus cilvēkus. Un baroja šos cilvēkus. Amen.
Es nezinu, kurš šodien tā dara, ja tev mājās, piemēram, dzimšanas diena, un tu neaicini savus radus, tu neaicini savus draugus, bet tu aicini cilvēkus, kuri ir akli, kuri ir kurli, kuri ir ar dažādām sērgām, slimībām, tad, tu aicini šos cilvēkus, un tavu dzimšanas dienas pie galda sēž akli un kurli cilvēki, un tu viņus baro. Un praktiskā pielietošana tāda, meklē iespējas palīdzēt un svētīt cilvēkus. Es domāju, ka tu meklē iespēju pareizi palīdzēt cilvēkiem, svētīt cilvēkus, kas nevar tev neko dot pretī. Jā, kurš nevar nekā tev atlīdzināt, bet tu palīdzi šiem cilvēkiem, tu svētī šos cilvēkus, un tu uzticies, ka Dievs tevi svētīs. Amen? Ja tu to darīsi, Dievs tevi svētīs, un tu iemantos tiešām tu iemantos Dieva svētību, tu iemantos Dieva labvēlību, Dieva žēlstību savā dzīvē. Un es domāju, ka tas ir tas, pēc kā mēs visi tiecamies. Un tu būsi piepildīts ar Dieva mīlestību un izplatīs Dieva mīlestību un viņa žēlstību, amen, šajā pasaulē. Tāpēc aicini savā dzimšanas dienā ne savus radus draugus, bet aicini kroplus, aklus, tizus cilvēkus, jā. Un lai tiešām tavs dzimšanas dienas tiešām ir piesātināts ar šādiem cilvēkiem. Lai Dievs palīdz katram no mums, lai mēs esam šādi. Ceturtais solis – pieņem Jēzus aicinājumu ar apņēmību un paklausību. Pieņem Jēzus Kristus aicinājumu ar apņēmību un paklausību. Un šeit Jēzus stāsta līdzību par šīm lielajām viesībām, ja, ka viņš aicināja un cilvēki atteicās. Tad daudzi atteicās no uzaicinājuma uz Dieva valstību, jo viņiem bija citas prioritātes. Jēzus aicināja, bet viņi atteicās, jo viņiem viens bija sieva apņēmis, viens bija varbūt tur māju nopircis, viens bija tur, es nezinu šodienā, ko tur nopirkt, es nezinu, kam nodevies savā ikdienas dzīvē, ka viņam nav laika nākt Dieva valstībā, nākt pie Jēzus. Un tā praktiskā pielietošana tāda, ikdienā liedz Dieva valstību pirmajā vietā. Liedz Dieva valstību pirmajā vietā pār visām savām prioritātēm. Un lūdzu svētajam garam tev palīdzēt, lūdzu Jēzum Kristum tev palīdzēt, lūdzu, lai tas kungs tev palīdz. Un tiešām, kad arī tu spēj atpazīst Jēzus Kristus aicinājumu, kad tu atpazīst, kur Jēzus Kristus tev aicina doties un ko darīt. Amen. Lūdzu Jēzum tiešām, lai viņš palīdz tev atpazīt. Un tiešām izvairies no aizņemtības, ja, ka tu esi tā aizņemts, ka tev nav laika priekš Jēzus. Izvairies no aizņemtības un dzīves rūpēm, kas varētu atturēt tevi no pilnīgas nodošanās Dievam. Izvairies no šīm lietām, kad tiešām savā dzīvē esi pilnīgi nodevies Dievam, Jēzus Kristus vārdā. 5. solis. Skaiti izmaksas, lai tu būtu uzticīgs māceklis. Aprēķini tiešām, bet tu esi gatavs pilnībā atdot savu dzīvi Dievam. Amen. Skaiti izmaksas, ja. Kas no tevis tas prasīs? Bet es domāju, ka tu būsi ieguvējs, tu viennozīmīgi būsi ieguvējs. Jēzus aicina apsvērt mācekļu izmaksas, tad viņš uzsver, ka sekot viņam nozīmē atteikties no sevis, lai pilnībā uzticēties Dievam. Ka tu atsakies no sava, ka tu atsakies no sava kaut kāda labuma savā dzīvē, un ka tu atdod savu dzīvi pilnībā Dievam. Pilnībā Dievam. Ka tu pilnībā uzticies viņam. Un tā praktiskā pielietošana, es domāju, tāda par pārdomā, vai esi gatavs pilnībā uzticēt savu dzīvi Dievam. Vai tu esi gatavs pilnībā uzticēt savu dzīvi Dievam. Upurējot savas personīgās ambīcijas.
ja tās nav saskaņā ar Dieva gribu? Vai tu esi gatavs pilnībā atdoties Dievam, nodot savu dzīvi Dievam, atdot viņam pilnībā savu sirdi, savu dzīvi? Un tiešām lūdzu svētajam garam vadību, lūdzu Dievam vadību, lūdzu Jēzum, lai tiešām tu varētu saprast, kas tev ir jādod Dievam. Vai tu šodien saproti, kas tev ir jādod Dievam tavā dzīvē? Un tiešām, lai Dievs tev palīdz, ka tu saņem drosmi to izdarīt. Amen, ka tu pilnībā sevi atdot Dievam. Lūdzu svētajam garam palīdzību, vadību, lai tu saprastu, kas tad tev ir jādod Dievam. Varbūt šodien mums arī tāds jautājums, jo šajā rītā lūdzat vai skatāties šo raidījumu, un es domāju, kas tad man īsti ir jādod Dievam. Lūdzu Dievam gudrību, lai tu saprastu, kas tad tev īsti ir jādod Dievam. Un 8. solis, pēdējais, esi kā sāls, saglabā garīgo tīrību un ietekmi. Esi kā sāls, saglabā garīgo tīrību un ietekmi. Amen. Jēzus tad šeit runā par sāli, kas zaudē garšu. Tad viņš uztver, ka mācekļiem jābūt ietekmīgiem un uzticamiem. Mēs nevaram pazaudēt garšu, garīgo garšu. Amen. Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana tāda ikdienā lūdz, lai svētais gars palīdz tev dzīvot tiešām garīgu, svētu dzīvi, ka tu vari būt sāls, kas ietekmē apkārtējo vidi ar Kristus mīlestību, ar prieku, ar gudrību, ka tiešām tu esi sāls, ja, ka tu ietekmē cilvēks, ka tu ietekmē sevi, ka tu ietekmē darbvietā cilvēks. Un kas ir tava ietekme? Kristus mīlestība, Kristus prieks un Jēzus Kristus gudrība. Amen. Gan Jēzus Kristus mīlestība, prieks un gudrība. Un tiešām, mīļais brāl, māsa, sargā savu garīgo dzīvi no pasaulīgām ietekmēm. Sargā sevi no šīm pasaulīgajām ietekmēm, kas varētu mazināt tavu garīgo spēku un liecību. Lai Dievs tev pasargā no šīs pasaules Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Palūksim, mīļie, pēc šiem punktiem. Un tad jau tiksimies atkal jau rītā. Debes Tēvs, tev ļoti lūdzu, Jēzus Kristus, tev ļoti lūdzu palīdz, ka mēs esam līdzjūtīgi, ka mēs esam gatavi palīdzēt citiem, Jēzu Kristu. Ka tiešām, kungs, debes Tēvs, arī, ja tas mums prasa pārkāpt kaut kādas ierastās normas vai grafiku, bet ka mēs esam gatavi palīdzēt cilvēkiem un svētīt cilvēkus, debes Tēvs. Un svētais gars, mēs lūdzam gudrību un spēku, mēs lūdzam gudrību un spēku, ka mēs rīkojamies ar mīlestību, ka arī šajā rītā, brāļi un māsas, kad es personīgi, ka es rīkojos ar mīlestību, Jēzu, ka es rīkojos ar mīlestību. Debes Tēvs, ar gudrību. Un tiešām, kad es varu palīdzēt cilvēkiem, kas nepēja garām, kur šodien vajadzīgi, kuram ir kāda vajadzība, vai kurš šodien cieši, debes Tēvs, kas nepēja šiem cilvēkiem garām, Jēzu, ka mēs nepējam garām. Es to lūdzu varenajā nācerieša Jēzus Kristus vārdā. Palīdz arī, debes Tēvs, ka mēs ikdienā pieņemam pazemības ceļu, Jēzus, ka mēs pieņemam ikdienā pazemības ceļu, ka mēs izvairamies no vēlmes izcelties un iegūt savu godu, ka mēs izvairamies, kungs, no šīs vēlmes izcelties un meklēt kādu godu sev. Svētais gars, tev lūdzu tavu palīdzību. Es lūdzos tavu palīdzību, mīļais, dārgais, svētais gars, lai tiešām mūsu sirds ir tīra un brīva, Jēzu. Lai mūsu sirds ir tīra un brīva, kungs, tev lūdzu varenajā Jēzus Kristus vārdā, brīva no lepnības, un ka mēs dzīvojam, lai pagodinātu Dievu, Jēzu, ka mēs dzīvojam, lai pagodinātu Dievu, nevis meklējot cilvēku atzinību, Jēzu Kristu. Ļoti lūdzu, dārgais, svētais gars. Es arī lūdzos, Dievs, ka mums ir tiešām iespējas palīdzēt un svētīt cilvēkus, Jēzu. Arī šajā dienā, ka mums ir iespējas palīdzēt cilvēkiem, svētīt cilvēkus, kas nevar mums neko dot pretī, ka mēs nemeklējam
ka mums kāds atlīdzinās, bet ka mēs esam gatavi palīdzēt viens otram. Un tiešām palīdz, ka mēs uzticamies Tev, Dievs, ka Tu mūs svētīs, un ka mēs tiešām iemantos Tavas svētības. Un, debes Tēvs, tā ir tiešām liela svētība, ka mēs varam izplatīt Tavu mīlestību un žēlstību šajā pasaulē. Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Palīdz, debes Tēvs, arī, kad mēs noliekam ikdienā Dieva valstību pirmajā vietā, ka mēs noliekam savā dzīvē Dieva valstību pirmajā vietā savās prioritātēs. Un svētais gars Tev ļoti lūdzu palīdz atpazīt un pieņemt Jēzus aicinājumu katram brālim un māsai Kristu Jēzu. Palīdz, ka mēs izvairamies no aizņemtības, Jēzu, ka mēs izvairamies no aizņemtības un dzīves rūpēm, kas varētu atturēt mūs no pilnīgas nodošanās Dievam, ka mēs izvairamies no tā. Jēzus Kristus vārdā. Palīdz, debes Tēvs, ka mēs pārdomājam ikdienā, vai mēs esam gatavi pilnībā uzticēt savu dzīvi Dievam. Un es ticu, ka šajā rītā daudz lūdzu, saka, kungs, šeit es esmu, es gribu savu dzīvi uzticēt Dievam, ka mēs upurējam Dievam savas personīgās ambīcijas, ja tās nav saskaņā ar Dieva gribu, ka mēs atdodam sevi pilnībā Jēzum Kristum. Es tiešām mēs lūdzamies visu svētā gara vadību, svētais gars vadi mūs, kā Bībelē teica, viss, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Tiešām vadi svētais gars, ka mēs varam saprast, kas mums ir jādod Dievam, un ka mēs saņemam drosmi to darīt, Jēzus. Ka mēs saprotam, kas mums ir jādod Dievam, un ka mēs saņemam drosmi, lai mēs to varētu izdarīt. Kungs, palīdz arī, ka mēs esam tiešām kā Sauls. Un es lūdzu Tev, svētais gars, palīdz mums dzīvot garīgi, kā būt tīri, tādu sāli palīdz, kungs, palīdz dzīvot garīgi kā sāls, kas ietekmē apkārtējo vidi ar Kristus mīlestību, prieku un gudrību, ka mēs ietekmējam apkārtējo vidi, kas ietekmē, kungs, darbā šos cilvēkus, Jēzu, ar Tavu brīnišķīgo mīlestību, prieku un gudrību, Jēzus Kristus vārdā, savu ģimeni, draudz, jebkuru, kur es dodos, ka es izplatu Tavu mīlestību, Tavu prieku un Tavu gudrību, Jēzu. Un palīdz tās, ka mēs sargājam savu garīgo dzīvi, sargājam mūsu garīgo dzīvi, kungs, varenais Dievs, no visām šīm pasaulīgajām ietekmēm, Jēzu Kristu. Es Tev ļoti lūdzu, Dievs, jo visu šī pasaulīgā ietekme mums varētu mazināt garīgo spēku un liecību. Tāpēc Tēvs palīdz mums nodoties pilnīgi Tev, Jēzu. Un tiešām, ka mēs varam liecināt par Taviem lielajiem un varenajiem darbiem. Jēzus Kristus vārdā, un sargā man ģimeni, sargā mans bērns, sargā Dāvidu kungs, sargā Andreju, Ārmandu, Rebeku, Samelu, Kristīnu, Dievs, sargā man ģimeni, Jēzu, sargā Laini kungs, sargā manu mammu, Dievs, manu tēti, kungs, debes Tēvs, audžu tēti, sargā Tēvs, Dievs, apklāj viņus savu žēlstību, mīlestību, patiesību, kungs, debes Tēvs, lai Tavu žēlstību viņus apņem, lai Tavu mīlestību viņus apņem, Dievs, sargā mani arī, kungs, ceļā, ka es došos uz darba, Jēzu. Es Tev ļoti lūdzu, Dievs, pasargā arī Kristīnas mammu, Dievs, Kristīnas radus, manas radus, visu brāļu māsu radus, Dievs, ka mēs esam pasargāti, Jēzu, visādām nelaimēm, Jēzu Kristu, ka nekāda nediena netojas mūsu namam. Es to lūdzu varenajā nācriešu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Paldies Tev, Jēzus. To no visas sirds pateicos. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, sargā debes Tēvs, lai nelaimes, lai nediena netojas manam namam, Jēzus Kristus vārdā. Un es jūs svētīšu, tas kungs, lai Tevi svētī un lai Tev pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas kungs, lai pacēl savu vaigu uz Tevi un lai dod Tev mieru. Dievu Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Tas kungs, lai Tevi svētīdams svētī, lai viņš paplašina tavas robežas, lai tā kunga roka ir alaž ar Tevi, un lai viņš Tev pasargā no nelaimes, ka Tev nav jācieš sāpes. Un viss kopā šajā rītā lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Amen, mīļie, esiet svētīti, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai Jēzus jūs īpaši samīļo šajā dienā. Esiet svētīti un tiksimies jau atkal rītā. Paldies, ka pievienojaties, paldies, ka skatāties, paldies, ka lūdzat Dievu kopā ar manīm. Un es ticu, ka tas, ar ko es dalījos, bija jums par svētību, un Dievs tiešām atklāja jums arī, no kā jums ir jāatsakās un savā dzīvē, un tiešām, ka jūs arī saredzat Dieva aicinājumu, Kristus aicinājumu, kad jūs atsaucaties šim aicinājumam. Un tiešām, kad jūs esat pazemīgi un ka jūs izvēlaties pazemības ceļu. Es ceru, ka jūs arī pierakstiet, pārdomājiet, lasiet vēl šo nodaļu, domājiet, un tā, ka slavu Dievam, es ticu, tas kungs runās jums arī personīgi jūs dzīvēs, un esiet svētīti, jo Dievs ir labs, un viņš runā, viņš vada, viņš svētī un palīdz mums ikdienā. Esiet svētīti, mīlu jūs. Tiksimies atkal rītā. Jēzus Kristus vārdā. Esiet svētīti. Amen.